Tā, es tagad filmēju otro video pēc kārtas, tāpēc nesakiet, ka Jānis nepārģēbjās un vienās un tajās pašās drēbēs visos video. Es zinu, ka jums ir pilnīgi vienalga un jūs to nerakstīsiet. Vienkārši, ja nu kādam interesē. Es pastāstīšu par Mersīti, ja? Mersītis man atkal pievīla. No rīta braucu uz ofisu un neiedarbojās. Es atkal, protams, saucu evakuātoru, atkal vedu uz servisu. Un manā darbā ir ļoti būtiski braukt pie klientiem. Ja? Tā kā es esmu nekustamā īpašuma darījuma starpnieks, mans darbs ir no rīta Ziepniekkalnā, vakarā Ķekavā vai sazinu, kurā vēl rajonā, tāpēc automašīna man ir vajadzīga. Un tieši tāpēc, ja es tagad jums varu atklāt savu iemeslu, kāpēc es pirku to Mercedesu, es pirku viņu tāpēc, ka es cerēju, ka tā kā viņš bija kārtīgam īpašniekam, es domāju toreiz, ka viņš kārtīgs īpašnieks, ja? Ka mašīna būs labi uzturēta, viņi man labi kalpos vismaz gadu līdz nākošai tehniskai apskatē un nebūs problēma. Jo man tā mašīna nepieciešama darbam, man nebija laika pirkt mašīnu, vest viņu uz servisiem un remontēt, lai gan, redz, tāpat sanāca to darīt. Es biju domājis nopirkt, labi, samaksāšu nedaudz dārgāk, bet vismaz, zinu, ka īpašnieks, bija kārtīgs cilvēks, viņš tiešām visu mašīnā ir labi uzturējis, un es varēšu braukt bez problēmām. Bet redz, dzīvē izrādās pavisam kaut kas cits. Un, atkal no rīta gribēju braukt, un atkal mašīna nepieleca, vispār nekāds dzīvības pazīmes nebija. Protams, evakuātoru kontakti man jau bija, jo izrādās, ka automātu nevar vilkt, un tas varbūt arī liels mīnus. Nezinu, mēs ar to evakuātoru jau esam kļuvuši par draugiem normāli. Kad apsveicam dzimšanas dienā viens, labi, es jokojos. Bet, ja tā turpināsies, tad, viņš man būs ātrijos zvanos kā pirmais kontakts, kam es zvanu. Neko, aizvedu uz servisu. Ja mēs atceramies, ka pirmajā reizē, kad es paliku uz ceļu pie vainas, bija degvielas sistēma, tad tagad atkal otru reizi paliku uz ceļu, nekur neaizbraucu, teiksim, tā arī dēļ degvielas sistēmas, jo iepriekšējais īpašnieks mainīja degvielas sistēmai daudz detaļas, un acīm redzot, vai nav kvalitatīvas detaļas, vai arī slikts darbs, un līdz ar to, tur viss jūk un plīst, un, parādās visādi kaseki. Un šoreiz arī kaut kāda trubiņa bija pušu vai nonākusi nost, respektīvi pilēja ārā degviela, un atkal motors nevarēja uzsūkt degvielu, un tāpēc viņa neiedarbojās. Nekas, nomainīja atkal to visu, pie viena nomainīju priekšā bukses, nomainīju motoram spilvenus, nomainīju karteru gāzēm ventilāciju, un tas viss man 450 eiro izmaksāja. Papildus bukšu maiņai un visam tam, ko es nosaucu, meistars vēl nomainīja stiprinājumus, gaisa filtra kārbai uzlika jaunas gumijas, jo viņš vibrēja, uzlika jaunu O-ringu turbīnai, jo eļas sūcās. Atceraties, es rādīju to karteri, kurš bija pilns, rādīju to karteri, kurš bija noeļojies. Meistars nomazgāja vēlreiz, bet viņš domā, ka sūcās arī tāpēc, ka pirmkārt bija turbīnai O-rings jāmaina, un otrkārt nomainīja arī tam karteru gāzēm to ventilāciju, un iespējams, ka tas arī tā teikt atrasinās šo problēmu. Protams, ja sūcās, tad, varbūt pat būs pēc tam arī jāmaina tas kartera blīve, teiksim tā, bet, to mēs vēl paskatīsimies vēlāk. Un, diemžēl, ir vēl viena slikta ziņa, kad, es jūtu, ka remonti ar to šai mašīnai nebeigsies, jo es pamanīju, ka kaut kas nav kārtībā ar ātrumkārbu. Lai gan iepriekšējais īpašnieks man teica, ka ātrumkārba tur ir pārlasīta, tur viņi ir izjaukta, tur visi kontaktiņi ir iztīrīti, viss tur ir čotki izdarīts, bet pātrinoties, iespiežot gāzes pedāla grīdā, ātrumkārba man 2 reizes gadījās šajā laikā, ka viņa ielēc neitrālajā. Un tas sanāk, ka tu gribi pātrināties, un ir kā uzrāviens, un tad pēkšņi neitrālais. Un tad tu vairs neko nevar izdarīt. Tev jāstājās ceļa malā. Vienreiz es apstājos ceļa malā, ieliku parkingā, pēc tam atkal draivā un braucu tālāk. Otrais es vienkārši atlaidu gāzi, un tad viņa pati kaut kā ieliec atpakaļ robā un braucu tālāk. Tas nav normāli, vai ne? Tas nav normāli, tā kā es jūtu, ka atkal būs jāpatērē kaut kāda naudiņa un laiks servisā. Bet, pagaidām, kamēr iet, tikmēr iet. Man jau evakuātoru kontakti ir. Vai es nezinu. Tā.
Nu, besi ārā, nu. Tā kā šeit tev, gribēju mašīnu, kas nav jāremontē, beigās es jau esmu cik ielicis. Nu, jau vakal, jau tuvu 800, ja. Protams, sāpīgi, es ar to nebiju rēķinājies, bet, nu, cerēsim, ka tas, ka tā bija pēdējā reize, kad es to mašīnu vedu uz servisu. Es nezinu, es vairāk nevaru. Man mašīna reāli vajag braukšanā, man ļoti ērti šeit braukt. Jā, lai gan šī mašīna ir maziņa, man ir ļoti ērti, man ļoti patīk automāts. Šeit ir ērti sēdēt. Neskatoties to, ka tā mašīna ir veca, viņa ir ērtāka nekā Toyota, ja? Nu, sēdpozīcija un garus gabals, tā kā man daudz jābraukājas, es, nu, tā principā apmierināts. Nu, ja vien nebūtu tā, kad, nu, es katru rītu eju ar cerību, ka iedarbosies, ja? Nu, tāds tas. Tā kā es pat nezinu, ko es varēju darīt citādāk. Droši vien nopirkt lētāk un ieguldīt štuku remontos. Varbūt tas būtu racionālāk. Bet reiz es uzticējos cilvēkam un beigās gribēju kā labāk. Sanāca kā vienmēr. Tā kā jā. Labi, paldies, ka skatījāties šo video. Čau!